Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika. Un šodien mums ir radītājas dienas grāmata, bet nedaudz savādāka dienas grāmata. Es jums vēlos iefilmēt manu nedēļu, kā ikdienā man iet, ko es daru. Es ļoti ceru, ka jums interesēs, bet ja jums šāda veida video neinteresē, tad es jums iesaku spiest vairāk uz beigām, jo beigās es jau parādu savus aksesuārus. Es tomēr nofilmēju daļiņu, kādi ir mani adījumi, piemēram, cepures, šalles, un ko es nesāju un ko es vairāk nenēsāju, kas nav aktuāli. Un tad arī video beigās būs nedaudz par maniem plāniem, pabeigtiem darbiņiem un par dzīvu. Patīkam skatīšanos! Labrīt! Mans rīts iesākās katru rītu ar kafiju. Kamēr neiedzeru kafiju, es neko domāt un darīt negribu. Es jums gribu parādīt savu tasīti jauno, kuru es iegādājos svētdien tādā krāma tirdziņā. Teiksim, es no tā krāma tirdziņa gaidīju vairāk, bet man sanāca atrast lūk šādu pērlīti. Tas ir porcelāns, un es viņu dabūju tikai par 2 eiro. Tad mans rīts parasti iesākās ar kafiju, un tad, kad es izdzeru kafiju, tad es sāku taisīt bērniem lunchboxus līdzās uz skolu, jo viņiem ir gan augļi, un tad viņiem 10. no rīta viņiem ir augļi, un 12. viņiem ir pusdienu pārtraukums, kur viņi ēd maizītes, visādus uzkodas, cepumiņus, es vēl lieku dārzenīšus. Un jā, tāds parasti mans darba dienu rīts. Lūk, mēs nopirkām svētdien arī brīvdienās advents vainagu. Es pati neko netaisīju. Es biju tik slinga, kad es atļāvos nopirkt. Un nopirkām mēs viņu Vācijas Aldi veikalā. Lūk, šāds dabīgās skujas tās ir. 4 svecītes, tāds mazs dekoriņš, un šādu prieku dabūju pa 10 eiro. Tur bija dažādi veidi un dažādās krāsās svecītes un tā kā dekoriņi, bet mēs paņēmām, viņš ir tāds tā kā balts, vaniļa krāsā. Un tad jā, šogad mums lūk tāds advents. Un šo svētdien jau ir 1. adventa. Es gribēju nofilmēt vairāk. Es centīšos visas pārējās dienas mēģināt kaut ko vairāk nofilmēt, bet šodien mums ir ļoti slikti laikapstākļi, kā jūs redzat, mums līst. Es no rīta aizvedu bērnus uz skolu, tad aizbraucu izmest kartonu, braucu mājās un sēdos darīju visas lietas saistībā ar kopadīšanu, jo šodien man sākās kopadīšana Jakai Mila. Un tad arī vīrs atgriezās atpakaļ mājās ar sliktiem laikapstākļiem, jo viņš tādā laikā nevar pastrādāt. Un tad es strādāju pie kopadīšanas, tad vēl pie dažiem projektiem, un tad es adīju mazulīšu zābaciņus. Un tagad braukšu atpakaļ bērniem pakaļ. Ir jāpabeidz zābaciņi, ir jāiesāk laikam, kad cepurīte, jo dzīve man to ļauj. Un rīt es ceru, ka es braukšu uz lielo pilsētu un parādīšu jums kaut ko vairāk. Jā, man mugurā ir jaka pērle ar V veida izgriezumu. Viņai arī ir pieejams apraksts jau iegādē manā mājaslapā. Man patīk ļoti tā faktūra, man patīk ļoti šī krāsa. Tā pišķi pa zemu jūs noliku. Tā kā jā, ja jums interesanti gribēt apskatīt, tad droši varat doties mājaslapā. Tālumā sirdziņi. Šī tāda, tā kā es viņu saukšu par fermu, ja tā var teikt, tur
aug zirdziņi. Arī mazie kumeliņi vasarā tur ir. Šo vasaru es neatceros, vai bija kumeliņi, bet iepriekšējā vasaru bija, man liekas, veseli 2 kumeliņi viņiem. Viņiem diezgan liela platība bija. Un šeit vasarā auga kukurūza. Ļoti, ļoti daudz kukurūza bija, bet viņi visu te nogrieza jau, protams. Tā, es ar sunīšiem šeit katru rītu staigāju pa mūsu ceļu. Šodien ir diezgan labs laiks īstenībā. Nu, ja salīdzina vakardienu, tāds patīkams. Vakar īsā diezgan maz sanāca, ko jums parādīt, pastāstīt, jo īsti nebija ko. Man bija plāns braukt uz pilsētu, bet tā kā mums bija ļoti liels lietus, tāds nepatīkams, un man bija dažas lietas jāizdara, es aizmirsu uzskatīties uz laiku, un tad jau man bija pa vēl kaut kur doties. Šodien man plāns ir braukt uz pilsētu, un es ļoti ceru, ka man sanāks jums kaut ko varbūt tā parādīt, kas tur pilsētā ir, kas ir interesants veikalos, un varbūt, ko es esmu nopirkusi. Es šogad piedalos vienā tādā pasākumā Secret Santa, un es izdomāju, kāpēc, lai es nepamēģinātu arī pieteikties. Un man ir izlozēta adītāja, kas dzīvo Lietuvā. Viņa ir mana vārdu māsa, viņa arī ir Veronika, un tad, nu, man ir plāno šodien kaut ko iepirkt, lai varētu viņai sagatavot dāvanu. Tad beigās es nopirku, man sanāca jums tikai dažas veikals parādīt, jo es sapratu, ka man savādāk būs grūti koncentrēties kaut ko nopirkt. Nopirkt tādus visādus sīkums bērniem, tādus lūpu balzāmiņus, tādu Playmobīlu. Jaunākā meitē bija pirkus lūk šādu. Es pat īsti nezinu, kā viņus sauc, tos stikla bumbiņu, bet viņš viņai saplīs un viņa gribēja jaunu. Viņi gribēja tieši tādu pašu, kas tur bija iekšā. Pirms tam tur, man liekas, bija tā kā piparkūks mājiņa, bet tāds vairāk nebija. Tad, nu, nācās improvizēt. Tad pie Secret Santas nopirku lūk šādu svecīti. Nebija kastītes kādas, es ļoti gribēju nopirkt, bija viss izpirkts. Tad tādas Ziemassvētku kartiņas, tišpapīrs Ziemassvētku tematikā. Sunītim savam mazākajam nopirku lūk šādu parastu pufaiciņu, viņš bija 2 eiro. Un es domāju, jāpaņem tad, kad sāksies tāda lielāki sāli, nu, kad būs tā augsts, tad varētu viņai noderēt. Tad paņēmu lūk šādu tumbiņu. Šī ir domāta tētim dāvanā uz Ziemassvētkiem, lai viņam ir ko klausīties, kad viņš taisa laukos kādu remontu vai nu, kaut ko tādā stilā. Nopirku šādas svecītes uz galda. Ļoti iepatikās. Tad sev nopirku dažas maikas un jaunas sportbikses, jo man nebija. Nopirku vecākā meitē lūk šādu mini lampiņu, viņa tāda maziņa ir. Viņai bija viena liela, bet tā viņai saplīs, un es domāju, jāpaņem tāda maziņa. Tad arī viņai dažas drēbes, jaunākai dažas drēbes, un tad šādu lūk bantīti, pits. Tas ir Sinterklāsam palīgs, un tad lūk šāds apurīt, viņiem te drīz ir tāds pasākums, un tad es ļoti ceru, ka viņa vilks, jo viņam arī ir kostīmi, kas viņiem ir ļoti populāri nēsāt, bet viņam man atsakās tos kostīmus vilkt, tad es ļoti ceru, ka viņi vismaz šādu stīpiņu uzvilks. Nu, un arī tad savam vīrietim nopirkt pidžambikses un maiciņu. Tāds ir mans ķēriens.
Visiem labrīt trešdienā. Šodien ir ļoti tāds drūms un lietains laiks. Lūk, tagad saņēmas iziet uz suņiem. Mani vakar laikam sapūta. Šodien centīšos ārstēties, jo rītā man ir tikšanās ar Lindu. Un es ceru, ka šodien es kārtīgi atpūtīšos, lai varētu jums pafilmēt mūsu rītdienas tikšanos. No rīta. Šodien jūtos jau nedaudz labāk, un tagad esmu laukā ar suģiem, un aizvedīšu bērnus uz skolu, un tad braucu tikties ar Lindu. Šodien mums ir randiņš pilsētā. Mēs atradām plus-vīrus pa vidu mums abām vienu pilsētu, kur mēs brauksim. Tiksimies, paēdīsim, iesim vienā mazā tādā dzīveikaliņā, kas ir tai biestiņā, tad iesim second handā. Nu, tas ir, kur tirgo visādus traukus, drēbes, viņi saukā pa humpalām, pa lietotu apģērbu veikalu, bet viņš īsti nav tikai apģērbu veikals, tur viss kaut kas, ko var lietot nopirkt tajā laikā, jā, traukus, mēbeles un vispār, ko vien var notirgot. Ceru, ka man sanāks viss šāds momentiņus safilmēt, lai jūs arī sajūtat to foršo momentu, kad mēs tiekamies ar Lindu. Un ko mēs labu varbūt nopirksim. Mans vērķis ir varbūt nopirkt sev vēl vienu tasīti, kaut gan man īsti nav tik daudz virtuvē vietas, lai es varētu visu tās tasītes turēt, bet man vēl lielāks tāds vērts ir atrast mammai tādu skaistu komplektu, kur ir kādas vismaz 6 tasītes ar to teikanu, ja viņi tā pareizi sauc. Gribās tādu, tā kā nopirkt mammai komplektu Ziemassvētkiem dāvadā, bet paskatīsimies. Un šodien arī laicīgs ir labāks, nav lietus. Vakar visu dienu tik drūms bija. Šodien varētu būt, ka būs saulīte. Un man liekas, vismaz kādi 6 grādi šodien būs. Nu, es esmu klāt mūsu tikšanās vietā. Linda laikam būs pēc minūte 5:10. Man sanāk šī pilsēta nedaudz tuvāk nekā viņai. Mums sāk spīdēt saulīte, kas ir ļoti patīkami. Man mugurā ir Jakamila. Viņa šodien iet pirmo reizi dzīvē. Atgādinu, es atdīju viņu no Knitting for Olive Silk Mohair. Jā, no sākuma es biju skeptiska pret to dzīvu, jo man likās, ka viņa tāda raupja, tāda kodīga. Tad uzadot un izmazgājot manas domas, burtiski baidījās uz visiem 100%. Man ļoti patīk šī dzīve. Es plānoju no viņas vēl kaut ko sev uzadīt. Jā, viņa ir vērta tās naudas. Viņa ir ļoti baiga, skaista un man ļoti patīk. Linda man lūk no sākuma dod pakas. Mēs ar viņu jau tikāmies, tikko parādīšos jums drīz. Viņa man te lūk, kas tas dod pakas, lai visu var sūtīt uz Latviju. Tagad var tev rādīt? Jā. Tā, nu viss, es jūs ieliku statīvā. Linda atrada navigāciju. Tāpēc Linda ir navigācija. Mēs esam pilsētā Ostervaik. Jā. Tā jā, saulīt spīd, ļoti skaisti, mašīnas nolikām. Tagad skaisti pastaigāsimies. Īstenībā, kāpēc es neņemu biežāk šito statīvus? Īstenībā neko, tie ir ērti. Parādīsim jums nedaudz, kā izskatās. Lūk, šādi mēs ejam ārā. Te arī ir vilciens, cik es dzirdēju, jā, lūk, stāv. Un te mēs tagad tā prātīgi paskatīsimies, kas šeit notiekās, pastaigāsim līdz mūsu kafejnīcei. Mēs varam pastāstīt nedaudz par kafejnīcu, Līdze, pastāstiet lūdzu par kafejnīcu ciedītā. Jā, šodien mēs ēdīsim brokas pusdienas, nezinu, vai tas ēd brokas, tas neesmu vērts. Bet jā, mēs iesim uz Brownies and Downies. Tas ir mums šeit tāda ķēde, kurā
cilvēki ar Dauna sindromu, viņi tur strādā, viņi tā kā kafēnīca. Tā arī saucās tur Braunīra, bet tur arī ļoti forši piedāvājums, tā kā gan maizītes, gan visādi salātiņi un tā. Un jā, mēs nevarējām izdomāt, kur iet, tad bija tāds, kāpēc neatbalstīt viņus. Jā, man liekas, ka tā ir baigi labā ideja atbalstīt viņus un pārēst tur garšīgi, jo manā blakus pilsētā ir tā kafērijas, bet es tur neesmu bijusi, tev būs iespēja aiziet uz turieni kopā ar Lindu, pārēst garšīgi, jo es šodien brokastu neēdu. Tikai vienu vārītu olu. Nē, divas vārītas olas. Cik tāds skaists saulīt mums šodien ir? Jā, novembra beigas. Pēc 3,5 nedēļām Ziemassvētki. Mums te prātīgi saulīt spīd. Cik grādi ir diets? Tu paskatījies? Es gribēju paskatīties, bet es tā arī aizmirsu. Manuprāt, kaut kādi 6, 8. Teigi pastīties. Skaties. Vīrs arī šo aplikāciju izvada to. Es esmu vecbotīga, es izmantoju vienkārši tas, kas telefonā ir. Es citu aplikāciju neizmantoju. 6 grādi, jā, man tā likās. Un mēs ar Lindu pasūtījām, es savu tēju, viņš savu lapēju. Man tāda kūciņa bija, viņai kūciņa un putukrējums, un vēl ūdeņīts. Un man tikai tējiņi. Un tad mēs pasūtījām, saucās Tvelfurči. Brūkas, tur ir krokete, maize un zupa. Jā, un olas. Un karšīgs kūciņas. Labapetīt. Mēs gaidām savas brokastu pusdienas. Darbiniekus es nefilmēšu, lai nepārkāptu kādas tiesības, bet ļoti skaisti, tīrs, kopts, cilvēcīgi ceļšās strādā, visi klusi, vierīgs, ļoti patīkam. Vieta arī īstenībā baigi foršā. Lūk, mums atnesa. Mums ir puķkāpostu zupa, oliņā ar ham, es aizveru kā ham latvijas šķiņģis, krokete, salātiņu, tas ir laikam krēbs kroketē, ja? Man ir, lūk, burkāta kūka ar putu krēbu, Lindai ir stropvafela kūka. Braunīs. Blondīs. Udvigē tas pats. Labu apetīti. Lai es aizveru acis. Es varu acis ciet. Jūs pirmie redzēsiet dāvanu badējo. Jo Lindai nav dāvanu maisiņš, kā viņi saka. Saka, kad vērt vaļā. Drīkst vērt vaļā. Bet tur ir iekšā vēl kaut kas. Vēl kaut kas iekšā ir? Jā. Te vai tur? Šeit ir tās vērts, par kur es tev visu laiku teicu. Pasmaržo. Kašmirs. Jā. Smaržo ļoti skaisti. Manas mīļākās vērts. Šitie man patīk. Un kas tur vēl iekšā ir? Ņem filmē. Nē, šitā. Taču YouTube vai šitā. Kaut kā vēl man Es jau nepateicu, šī mēs viens otru dāvinām jau daudz uz Ziemassvētkiem. Es nepateicu to. Un ko es ar viņām vadīšu? Zaķītas. Adīšu tik mazīgs. Paldies. Un tad ir Korejas kosmētikas. Korejas kosmētika. Rokkrēms. Es esmu traku uz rokkrēmiem. Man vajag rokkrēms visur visu laiku. Un tad šeit ir body butters. Šovers krabis jau vajadzēja. Tā kā zinādām. Un šover gels. Fomīgi. Nu jā, šitais ir šeit ļoti populāra kompānija. Jā, es uz viņu skatījos vairāk kā. Es biju domājis, kādam arī nopirks. Mīļš, paldies. Tagad es līdēju došu. Man bija dāvana kastīte. Priecīgs svētks līdies. Man tāda garlaicīga dāvana. Es nevaršu vaļā. Kur nevaras vaļā? Tas, ko tu gribēji. Mums patīk sveces. Vai nu man patīk sveces? Kartiņa? Kartiņa būs vēlāk, ja viņas vēl nav atnākušas. Tas ir no Līdzes atvēršana, pagājušajā gadā, kad viņi atvēra savu veikalu. Es raudāšu.
Viņa tagad lasīs, kas tur ir rakstīts. Uz šodien tas neatiecās, kas tur ir rakstīts. Klepiņš. Arī kašmīres. Mēs uz vienu viļņu. Nu, man lielie nebija vieta, man vajadzēja, lai man kastē viss ieliet. Tāpēc man bija jāņem. Es nezinu, kurējā man ir smarža īstībā. Cipras un kas? Mēs uz vienu viļņu, bet mēs abas divas varēsim smaržināt. Dubultā? Jā, pasūtījums. Es domāju, mambai pasūtīju, lai atsūt man šokolādes. Un man jau bija tāds, es jau mammai noskatījos, ka šokolādes. Un es ļoti ceru, ka tas ir tas, ko tu gribēji, bet es ļoti ceru, ka tev tā smarža patiks. Es ļoti ceru, jo tu biji vidējis pa balto, bet, kad es pavošu tajā balto, man bija kāds Mēs vakardien vēl noskatījāmies ar Andreju ar ķiršiem. Tas arī bija labi. Šitais ir labi. Ar ķiršiem man bija manai mašīnai, un es to pateikšu, kad vajag slikti paliek. Viņai pārāk stipra smarža. Šitā, es skatīju. Tā ir rituālam, jā. Mums arī tāda mašīna izmantojam. Viņš ļoti populārs ir un patīk. Ir smaržiņa. Jā. Tu viņu ieliec, bet tai tur kā viņš saucās. Jā. Lindu esam second handā. Un tā lūk, tirgo trauksmēs, te tagad kaut kas 50 centu gabalā krūzīts. Mēs meklējam arī pa kluso dālu manai mammai. Sviestam. Cik maksā pasties? 50 centi? Vai lēti? Šie dažādi. Nē, šitādi man. Šitie nē. Tur kaut ko citu pastīsimies. Lampa lūki. Un tad te varam mēbeles arī iegādāties par... Tas izstās nice. Lūk, paskatieties uz šito lielo skapi. Un lielais skapis maksā 50 eiro. Masīvu koku, viņš ir ļoti skaisti īstenībā. Manai mammai tagad siekalu noticētu. Un šitas maksā 8,5. Beigās cenas tik lēti. Jā, ļoti skaisti. Šis skaists krēsls. Šito? Maisies. Šis krēsls, lūk, 25 eiro maksā. Vadītājs apens. Vadītājs apens. Jā, lūk, ir komplektiņi, te var iegādāties. Un vēl pilns, jā. Pati kumo 95 eiro. Paskaties par 15 eiro, laikam tas viss komplekts, jā. Tā izskatās, jā? Jā, bet tas ir Aizset. Nē, tas ir zemenīgi. Grūti spriest. Viss kaut kas interesants. Paskatīsies šeit, kur oliņas likt. Tas soksi 2 eiro tikai maksā. Baigā mūzika tas skan. Cik trauki. Linda atved mūs uz citām humpīšiem. Linda saka, ka tā ir tāda liela, kas tas ir liela? Lielā ķēde, un te ir daudzreiz skaistāk nekā visur citur esam bijusi. Kāda izvēli. Un cenas. Cenas ir smieklīgas. Ādas dīvāns. 75 eiro. Pasties, cik liels pufs šis stilīgs ir. Adīšanai. 80 eiro tikai. Un pat tepiķis te tirgo. 39 eiro. Masīvu galds. Jaunie paklāji vēl. Krēsli. Skaisti. Šis ir simpātisks galds. Krēsli man nepatīk, bet jā. 39 eiro tikai galds maksā. Palēto. Jā, mums tāda skolas beņķīša līdzāk. Es nezinu, šitie praktiski pie galda. Jā, štādu. Kad ciemiņu un tā. Tad esat pītie groziņi. Tev vajag pītos groziņus?
Groziņš, kur var maizīti likt. Tad, kad maizīti cep, un eiro tikai maksā. To nevajag tādu? Es it kā vairākas reizes biju skatījusies uz tādu, bet tā arī nezinu, vajag man nevajag. Kas te vēl ir labs? Visādi groziņi. Cik maksāšu tāds groziņš, lai viņi parādītu? Eiro. Tur varbūt visu viņi pa eiro ir. Kāda skaista krēsla šitā dādas. 45 eiro. Man patīk šitas. Šis skaists. Pat riteņus var no tāds ap te pie Ziemassvētku krotājiem visādiem skaistiem. Cik maksā? 4 eiro? Citi jau fanāti uz tādām lielēm, ne? Vai man tā liekas tikai? Tas ir tāds vecīt, un viņš Tas izstās ļoti jauki. Es izrāpu tādu fīču. Te lūk var ņemt bumbiņas, salikt. Lūk, šeit ir tas sītis. Cik viņas ir visas skaistas. Izskatīties. 1 eiro. Jā, simpātiska. Šīs ir ļoti skaistas, tik ir nedaudz papližātas. Skaistas. Zils ar... Man stāv galvā viena lieta, ko es gribētu uzdāvināt mammai, bet pagaidām es te kur neredzu to. Tā, viss. Mūsu laiks ir beidzies, katrs tagad dodās uz savu pusi. Tad brauc strādāt. Kāds brauc strādāt, kāds pakaļ vērdiem. Tā, esmu es atpakaļ no mūsu tikšanās, un es jums vēlos parādīt nedaudz, kas man te ir. Es jums biju minējusi, ka es šogad piedalos Secret Santa, un man ir jānosūta dāvana manai vārdu māsai Veronikai uz Lietuvu, un es gribu jau laicīgi visu sapakot, lai es varu visu paku, ko es plānoju mammai sūtīt uz Latviju, ielikt arī Secret Santas dāvanu, lai mamma ar pakomātu var izsūtīt ar Omnivu, jo tā man būs izdevīgāk. Un viņai bija vēlmju sarakstā izbeidzēt kamieli un šopeli. Tad šopelis sanāca šodien ļoti negaidīt. Vispār mēs iegājām tajā bazējā dzīve veikaliņā, bet nesanāca neko nofilmēt, tāpēc, ka viņš bija ļoti maziņš. Un tur bija daudz obītes, un jā, viņas visas skatījās uz mums, un man bija ļoti neobulīgi. Un jā, un ejot ārā pie kases, tur bija tāds grozīgs ar 2 citām interesantām dzijām. Un ar, lūk, viedu šo kamolīti, šo šopeli kamolīti, saucās viņš Zauberball Crazy. Kaut gan viņa bija minējusi, ka viņa gribētu tā kā 6-kārtīgo, bet jā, man īsti nav pieejama viņa, man tad ir jāsūta un tad man ir jāgaida, bet tā kā es mammai plānoju sūtīt paku, man īsti nav laika arī gaidīt. Tad es domāju, ceru, kad viņai patiks. Un lūk, šāda krāsa, jā, tā bija vienīgā krāsa, lūk, šāda, ļoti interesanta, vai man pašai uzrunā, es īsti nezinu, teiksim, vispār kā dzija, tā. Tā liekas, ka tīri neko, maksāja 13,95, 100 grami, 420 metriem, es jau paskatījos, un tad viņai bija sarakstā kašmirs, jaks un kamielis. Un es paņēmu no Lindas veikala, lūk, no Rosario 4 Jacquē vai Lakue laikam. Un tā ir, negrib fokusēt man viņš, tā ir organic wool ar jaku 50 grami uz 200 metriem un krāsa 03, ļoti tāda skaista krāsa, ļoti maiga dzija. Es esmu dzirdējusi, ka adītājs ir teikušas, kad jaks ir maigāks nekā kašmirs, varētu būt, grūti spriest, bet ļoti maiga patīkama dzijas. No šādas dzijas būtu ideāli, teiksim, zīdaiņiem kaut ko adīt viennozīmīgi, vai arī sev cepurīti, šallīti, jebko ļoti
patīkama maiga un paņēmu es 2 kamolus. Tad es mūsu zemnieku veikalā nopirku lūk šādas Ziemassvētku tematika šokolādītes. Tad vēl nopirku lūk svecīti. Tad nopirku mūsu Nīderlandes lūk koka tupeles magnētiņu. Tad nopirku šādu roku krēmu ar Rudolfu. Un tad vēl paņēmu roku ziepes, un šīs ir roku krēmas. Lūk šādu roku krēmu. Un tad lūk arī savu šķetrīti, protams, es vēlos uzdāvināt. Uzdāvināšu lūk šo bordo krāsā, kas man ir dāvana sev. Tad lūk šāda Ziemassvētku kartiņa un tējas iepakojums, kur ir 24 tējas. Lūk, šāda man būs dāvana. Ļoti ceru, ka cilvēkam patiks. Pirmo reizi šādā piedalos. Jā, šai pasākumā nav īsti minēts, kāds ir budžets. Nav minēts, kāds ir budžets, bet šeit budžets ir, es teikšu, kaut kādi 35,40 €. Un, jā, tas ir tas, ko es sūtīšu Secret Santā. Un tad, kas ir man? No Lindas, caur Lindu, es pasūtīju like koka adatas izmēģināt, bet mēs jau paistikām aukliņu, un aukliņa nav īsti forša. Protams, ka šie aukliņa uz doto mirkli ir vislabākā, kāda vien ir bijusi. Bet izmēģināšu, tad redzēšu, gribēs vienkārši ļoti pamēģināt. Tad es iegādājos vēl pie Lindas lūk jaunu kūku tinēju. Man ir tieši rozā krāsā un šepjas lietu sargs, kur tu uzliec to 4 virsū, un tad lūk arī piepirku klāt viņam tā kā komplektā kūku tinēju. Man ir vecais no Nit Pro, kuram ir kaut kādi 4 gadi, bet viņš ir tā kā jāpievelk pie kaut kādas virsmas, kas pat īsti nav parocīgi, jo man visas virsmas ir restas, un man vienīgā virsma ir tikai krēsls, un man īsti nav parocīgi, ja šo tu var vienkārši nolikt uz galda. Un tad šo tai second hand veikalā, jeb humpenītēs, varēja pavelti paņemt šķīvīšus, un es paņēmu savai mammai, lūk, dažādus šādus šķīvīšus, jo, kad mums ir kaut kādi pasākumi pie vecākiem, vajag šķīvīšu kūciņām, vai nu vienkārši kaut ko apēst, citreiz gribās tādu šķīvīt, tas ir mans. Un lūk, šis par visvairāk patīk, šo varbūt es sev atstāšu. Tāds ir mans ķēriens, un jā, bija ļoti patīkami šodien satikt Lindu, un diena bija forša. Neliels pieslēgums, kuras nedaudz pastāstīšu tomēr par saviem aksesuāriem, kas man ir uzadīti, savas domas. No sākuma es nebiju plānojis, kad es tādu video filmēšu, man likās, ka man nav ko pastāstīt, bet tā kā mums tagad ir uznācis negaidīts sals,
Un mums šeit ir augsts. Es noņēmu nost mūsu visu lielo ziemas kasti, kur mums stāv visi cimdi, šalles, gan pirktas, gan adītas un tādā garā. Un tāpēc man šeit ir 3 čupiņas, pa kurām es tagad gribu ātri iziet cauri. Tad šī čupiņa ir mana čupiņa, ko es nesāju. Šī čupiņa ies uz ārdīšanu ārā vai atdošanu. Un šeit ir manu bērnu čupiņa, kur ir man jāpadomā. Sākšu ar savu čupiņu. Šo cepurīti es adīju pagājušo ziemu, drīzāk ziemas beigām, no Drops Daisy, un es pa viņu biju aizmirsusi, teikšu godīgi. Man patīk, es tagad viņu šīs dienas nesāju, arī vakaros, kad eju laukā ar suņiem. Man ļoti apmierina kvalitāte, viņa vispār nekož, maiga patīkama, dzija. Un adiju, jā, man šeit izgāja 1,5 kamols Drops Daisy, un visticamāk adatas numur 3,5 lietoju. Visparastākais raksts, tas ir valnītis. Tātad, jā, 3,5 adatas un adīts 1x1. Noteiktu garumu, neatceros cik, tagad nepateikšu. Nu, es domāju, šeit visi savi pie 30 cm garums ir. Un vienkārši beigās pa 2 valdziņiem sādīju kopā un beigās norauc, tādu pavisam vienkārši parastu. Un, ziniet, tas visparastākais vienmēr ir visējošākais, vismaz manā gadījumā. Un otrā cepure un arī dūraiņi, viņiem jau, manuprāt, šis būs 3. gads. Šī ir no Lamanas dzija, kuru viņi vairāk neražo. Un ļoti žēl. Man liekas, ka šī ir viena no foršākajām viņa dzijām. Viņa bija tāda bulky, chunky tipa, 50 grāmi uz 60 metriem, man liekas. Es adīju ar numuru 4 adatām, vai numuru 5, neatceros jau. Un man viņa ļoti patīk. Viņa ir tāda pieguļoša pie galvas. Ziniet, ka tu uzvelc, viņa to pieguļ pie galvas, un tad tu var mierīgi vēl uzvilkt virsū kapuci, un tev nekas netraucē, jo, piemēram, ar šo tā nebūs, jo šeit šeit šī gadījumā man gals cepurē rēgojās, un man īstenībā tas ļoti patīk. Nu, teiksim tā. Ir labi, kad ir vairāks cepurs. Bet šī ir tāda vairāk, patiešām tāda siltāka, kad ir varbūt vairāk augsts. Un man viņu ļoti patīk nesāt tieši, kad es leju laukā ar suņiem, ir 6 vakarā, jo tad tu vari uzvilkt cepuru un vēl kapuci. Un šī cepura un dūrāņa man būs tie, kas, ziniet, man ies līdz beigām. Un šeit, man liekas, man izgāja kopā 4 kamoli, varbūt man bišķiņ kaut kas palika pāri, es neatceros viņai nosaukumu, viņa bija Lamana Kuzo varbūt tās, jo viņiem tagad ir Kusko, kas ir tāda paša tipa, tikai plānāka. Jā. Un dūraņiem šādiem man ir YouTube bezmaksas pamācība, tā kā droši var apskatīt. Ļoti, šī ir 100% alpaka, bet viņa ļoti mīksta forša. Un šis ir mans komplekts, kas man kalpos līdz beigām, man viņš ļoti patīk. Varbūt es nezinu, vai ir mana krāsa vai nav, bet man viņš ļoti patīk, es ļoti mīlu šo komplektu, un šeit ziemā viņš ir tas pirmais, pa kur es vienmēr atceros. Un tad ir mana šalapa kaklīte vēsma, kurai ir maksas apraksts manā mājaslapā. Viņa man ir adīta no maniem dzīves krājumiem tajā laikā. Viņai, man liekas, ir 2 gadi jau, un viņa ir adīta. Tur ir Drops Flora, Kids Silk un Brušet. Un viņai sanākusi nenormāli silta un nenormāli maiga. Man ļoti patīk šī kombinācija. Viņai, lūk, ir patenta raksts un vēl pīnes. Un šo rakstu es iedvesmojos tajā laikā, kad skatījāmies viens pēc mājās, otro daļu. Kevinam bija šāda tipa džempers lidostā. Šādu rakstu, protams, tikai smalkāks, jo mašīna adījumā. Un man ļoti simpatizē, un es ļoti gribēju realizēt. Un tā kā man bija šī dzīve, man patika viņa kombinācijas, domāju, jāuzvar šālapkakla. Šī ir uz doto mirkli pagarām man vienīgā šālapkakla, kāda man vispār ir piedāvājumā. Gan maksas, gan, maksas, bezmaksas man nekas nav tāds. Bet gribētos vēl kaut kādus uzadīt. Es viņu nesāju reti, jo īsti man nav tā sanāca, jo tad, kad es braucu uz pilsētu, man vienmēr ir karsts, jo es esmu mašīnā, tad es eju veiklā un man ir karsts. Viņu es uzvelku tad, kad es suņiem eju laukā, vai tad, kad ir lieli vēji, tad es viņu velku, jo man patīk, kad viņš apsec kaklu. Bet tā man šis modelītis ļoti patīk, šeit lūk ir 3 pīnes, un aizmugurē ir vienkārši patentā adīts. Tā kā, ja jums interesē, jūs varat apskatīt šo aprakstu manā mājaslapā.
Un tagad ķeramies klāt pie bērnu adījumiem. Šo cepurīti es adīju savai meitai, un šis bija viens no maniem uzdevumiem manā pirmajā advents adīšanas maratonā. Šeit ir merino, 2 diegi merino, neatceros kāda dzija, un tad tādas pumpiņas atsevišķi pieadītas klāt, un lūk, bumbulīts īstenībā ļoti skaisti, mākslīgais no AliExpress, man liekas. Tad, kad es uzradīju, tā cepurīte bija nedaudz meitai pa lielu. Pagājušo gadu viņa 2 reizes laikam uzvilka, viņai ļoti labi, viņa sēž uz galvas, bet mani bērni, kā jau nīderlandieši, šeit ir pieraduši staigāt puspliki, norūdījušies ir, un viņas nesā abas 2 tās, tos ausu sildītājs, bet kas ir tie, bērniem tie uz ausīm, ko tu uzliec, tie... Es nezinu, kā viņi pareizi saucās, tā kā ar stīpiņu. Viņas tās ļoti nesā, un tāpēc cepures baigi viņām nav aktuāli, bet, šī cepura man stāv, jo šogad, man liekas, kas viņai vēl varētu viņu derēt, ja būs galīgi kaut kāda augsta diena. Jā, tā kā tā. Un šeit ir 2, es atceros, ka šeit bija 50 grami uz 125 metriem. 2 diegos ar 4 vai 4,5 adatām, bet jā. Un tad man ir viens ļoti vecs komplekts, kuram ir, manuprāt, 4 gadi jau, ja ne jau 5. iet, un tas ir arī viens no maniem pirmajiem aprakstiem, kas man bija ziemas komplekts saucās, ko es adīju meitai. Un es plānoju šo cepuri atkārtot savai mammai un arī atjaunot aprakstu šai cepurai, un viņai vēl būs klāt arī dūraini. Un arī no Baby Merino es adīšu savai mammai. Šī ir Baby Merino dzija 2 diegos, un jūs redzat, es nevienu reizi neesmu nekādu pūku ņēmus nost, un viņa ļoti labi, viņa ir ļoti labā stadijā, viņa ir ļoti labā stāvoklī, nevis stadijā, viņa ļoti patiešām, viņai ir cik gadi, un pirmos 2 gadus viņa nesā intensīvi, jo viņa bija maziņa, un tad viņa vilka visu to, ko mamma viņai vilka, jā. Tas nav kā tagad. Un viņai vēl bija bumbuls, bet bumbulu mēs noņēmām un ielikām šeit. Man liekas, ka viņai bija šīs bumbuls, jā. Un, jā, no šo cepurītī es visticamāk, kad likšu maisiņā, kad, es krāju tas maisiņā, ko ziedot, un visticamāk ies ziedojumā, jo, manai meitai vairāk nav aktuāli. Viņa viņu jau nevelk. Un es atjaunošu aprakstu šai cepurei, un visticamāk ņemšu pa pusi izmēru mazākas adatas, lai viņš bišķiņ tāds saturīgāks. Un tad ir, lūk, komplektā viņai gāja šāda šallīte. Šādai šallītei man ir Instagramā pamācība, bet varbūt vajadzētu tādu vēl nofilmēt arī YouTube, nezinu, kā te nekā sarežģīt nav, bet, kaut kā man ir šitai pamācība. Un viņa ir tā kā komplektā, bet viņa praktiski nav tā vilkusi, jo, nav īsti bijis aktuāli, jo mums šeit, nav tādas ziemas, kā pieņemsim Latvijā. Tāpēc, jā, šī šallīte arī ies kopā ar šo cepurīti ziedojumos, jo, mums nav aktuāli, labāk, lai kādam citam tiek. Un tad šāda biezāka šallīte, šitai man ir pamācība YouTube, jā, no biezās dzijas, man liekas, no Alizē Maksijas adīju. Un tāda pīne vēl klāt, šī šallīte bija manai vecākai meitai, viņu nesāja aktīvi, man liekas, 2 ziemas, jo jā, bet, jau no pagājušās gadas viņu nenēsā, jo viņiem tas viss, viņam neinteresē tās. Es viņam pagājušo gadu nopirku plānas tuneļu šallītes no flīsa, un tad, kad ir pavisam augsts, viņām ir vieglāk ar viņu, jo tā flīša šallīte lien iekšā tā, pufaiciņā, jā, tas nav, kad, mums, jā, es saku, mums nav tāda ziema, ka mums būtu kaut kā bišķi stingrāk kaut kas jāģer. Tāpēc šī šallīte arī ies ziedojumā, un tad ir mana čupiņa, lūk, ar manām pārdomām. Es adīju savu pašu pirmo versiju šallītē bezgalība, kurai man ir YouTube pamācība, bet viņa man bija no maniem dzīja atlikumiem, un man sanāca tā, ka man pietrūkās dzijas, un līdz ar to man nācās ārdīt ārā, lai man sanāk viņa mazāka, bet man personīgi tā šī šallīte, kad es aptinu apkārt, viņa nesanāk īsti aptīt apkārt, un man viņa nedaudz tā kā žņaudz, un man tas īsti nepatīk, un manām meitām šī šallīte nav aktuāla. Tur ir mohēra, un viņām viss kož. Tāpēc, visticamāk, šī šallīte arī ies ziedojuma maisiņā, jo vienkārši es negribu ārdīt ārā, jo es neredzu, kur es to gabaliņu likšu. Un tad šīs 3 cepures ies man ārdīšanā. Šī cepura es adīju savam vīram, man viņai ir arī maksas apraksts mājaslapā
cepure Alta, jā, domāju, kā saucās. Viņa ir, lūk, šāda tā kā bīnī tipa, viņai, lūk, tādas smūgs tādas līnijas iet noraukumā un vēl dubultā maliņa. Manuprāt, ideāla forša vīriešu cepure, bet mans vīrs nenēsā viņu. Viņa man ir nostāvējusi, man liekas, 2 ziemas skapī, tai kastē. Un līdz ar to es neredzu jēgu viņu vairāk turēt. Un kādam pārdāvināt, es domāju, es viņu ārdīšu ārā un tad no šīs dzijas uzadīšu kaut ko citu, jo šī ir Lamana Merida 2 diegos. Un tad es labāk šo dzīvu realizēšu kaut kur citur, un visticamāk, kad vienkārši izadīšu, nezinu, kaut kur zeķēs vai dūraņus, es nezinu. Bet es domāju viņu ārdīt ārā, jo man vīrs viņu nenēsā un neredzu kādam pārdāvināt, labāk es to dzīvu kaut kur izmantošu. Un tāda ir, lūk, viena no mīļākajām cepurēm, par kur man, protams, laiks sirds sāp, ir šī cepure bīnī no Lamana Bergamo dzijas. Jūs redzat, cik viņa skaista, burvīga dzija. Dziju arī paņēmu jums parādīt tuvāk, jo man ir kamoliņi. Lūk, Lamana Bergamo, kur ir merino ar baby alpaku, 25 gramu 65 metriem, un jūs redzat adat izmēru. Es, man liekas, cepurīti adīju ar adatām numuru 3,5 cepurei, jā. Cepurei, man liekas, kad labs blīvums. Ja es adītu džemperi, tad droši vien es adītu numuru 4 adatām. Vai numuru 4,5, nezinu. Lieta ir tāda, kad es viņu uzadīju, un man šī cepura patīk ļoti ar atloku. Apmēram, lai tas atloks ir tāds. Un vienreiz, kad es mazgāju vairākas cepures, man vajadzēja vienu citu cepuri tā kā samazināt, un es izdomāju, ka es viņu ielikšu žāvētājā. Un es nezinu, ko es tajā momentā domāju, bet es mazgāju vairākas cepures, un es izdomāju, ka man jāieliek tā cepura, kuru man vajag samazināt. Es ielikšu šo cepuri, un tad es ieliku vēl vienu cepuri. Un ko es gribat? Protams, man viņas visas sarāvās. Tā ir cepurei, kurai vajadzēja sarauties, sarāvās tā, kā man vajag. Bet šī cepura un vēl viena sarāvās tā, kad man gribējās raudāt. Un to vienu cepuri, kas sarāvās, es viņu izārdīju ārā, un man palika šī cepura. Un sanāca tā, šo cepuru bīnī es adīju tā, lai man tā kā tas galiņš, karājās, kad man viņa tāda garāka ir. Un tagad man viņa sanāk, ja es taisu ar atloku, man sanāk tieši visa pa galvu, kad viņa man ir pieguļoši pie galvas, kas man īsti, negribās šādam modelim. Un man ļoti sirds sāp, un līdz ar to dēļ tā es viņu pagājušo gadu nenēsāju, bet pirms es viņu nesabojāju, es viņu nēsāju ļoti intensīvi, jo man ļoti, ļoti patīk šī dzija, un man patīk viņas faktūra, viņa vienkārši, manuprāt, burvīga dzija. Un es savu plānu adīt jaunu bīnī no šīs dzijas, tikai citā krāsā. Man pelēk negribēja, es domāju kaut kādu citu, un šī mums ir krāsa 58M, un man ir 5 kamoli, un man ir plānos uzadīt sev bīnī un varbūt pirkstājiņus. Tas varētu būt ļoti burvīgs komplekts, un man vajadzētu 5 kamoliem pilnībā pietikt, bet tas būs kaut kad nedaudz vēlāk. Un šo es plānoju ārdīt ārā, un tad paskatīties, ko var ar viņu darīt. Varbūt tās matu lenti var no viņas uzadīt, vai es viņu varēšu kaut kad kaut kur pievienot. Jā, jo es zinu, ka es šo cepuru vairāk nevilkšu, tāpēc, kad šādā veidā man viņa nepatīk, kā man izskatās, bet man ļoti žēl vispār tas viss, kas notikās ar šo cepuru. Un tāpēc es viņu ārdīšu un taisnošu ārā. Jā, es viņu ārdīšu un taisnošu, kā es darīšu. Es ap dēlīti aptīšu, ka viņa taisna, un tad ar gludekli tvaiku vienkārši iztvaikošu, man viņa būs taisna. Un tad vēl viena cepure no arī Lamanas. Manuprāt, šī ir Lamana Puno dzijas no šīs. Es redzat, viņai ir arī 100% alpaka, bet viņa tāda nedaudz uz striķīša. Un es adīju cepuri, bet man laikam tā cepura sanāca nedaudz pa mazu. Es viņu man viņa labi sēž uz galvas, bet, kad es ilgāk viņu staigāju, tad viņa man nedaudz ceļās uz augšu. Jā, man tas īsti neuzrunā. Un tā kā man jau viena cepure ir, kas man pieguļ pie galvas, un man ļoti apmierina viņu. Tad man vēl vienu īsti negribās, es viņu pagājušo gadu tā nevienu reizi neuzvilku. Kaut gan viņai, man liekas, arī 2 vai 3 gadi jau. Un tad es domāju, ka es ārdīšu viņu ārā un uzadīšu no viņiem dūraiņus.
jo man dūraņiem vajadzētu pietikt. Nu, sliktākajā gadījumā dūraņiem uztaisīšu citā krāsā noraukumu, man ir arī citas biezas dzīves, kas dos tādu tā kā akcentu, bet jā, es viņu ārdīšu ārā un uzadīšu no viņas dūraņus. Tā krāsa ir skaista, un tad, nezinu, vai nu uzdāvināšu dūraņus, vai nu sev atstāšu dūraņus, jo, nu, man bērnā tāds dūraņus nenesās. Tā kā jā, šīs 3 ies ārdīšanā un dzīs taisnošanā, šīs ies ziedojumā. Šo cepuri es pataupīšu meitai, varbūt viņa šo ziemu uzvilks, šeit mēs brauksim šogad atpūsties atvaļinājumā pie ģimenes uz Latviju, un tur jau ir augstāks, varbūt noderēs viņai tur. Un tad šis ir mans, ko es vienmēr nesāju, nu, vismaz pēdējās sezonas, jā, kas, nu, šī, protams, man tāda īsta nesāšana šī sezona, bet es jau viņu ļoti aktīvi nesāju, kad ir augsts, un tā kā jā, ceru, ka jums bija interesanti. Ļoti ceru, ka jums bija interesanti paskatīties, kā gāja man šai nedēļā. Bet, jā, diemžēl man nesanāca vairāk nofilmēt aktīvāk, kā es gribēju, jo bija daži iemesli. Viens no tiem iemesliem - mana saslimšana. Es biju saslimusi, tad man likās, ka es esmu izveseļojusies, un tad es pa jaunam atkal saslimu. Vēl joprojām nejūtos 100% vesela, bet, nu, cenšos ārstēties. Un otrs iemesls bija laiks. Mums bija neīpaši patīkami skaisti laikapstākļi, un līdz ar to visi mani plāni mainījās uz 360 grādiem. Bet es ceru, ka jums bija tik un tā interesanti paskatīties. Un man bija ļoti patīkami satikt Lindu. Mums ar Lindu bija randiņš, mēs bijām izbraukuši uz vienu pilsētu un pavadījām labu laiku. Jā, gribētos varbūt vairāk fragmentus nofilmēt, bet mums tā bija ierobežots laiks, un man likās, ja jau mums tā ir maz laiku, man vēl visu laiku jādomā, kā filmēt, tad tas laiks vēl ātrāk paies, kas patiešām laiks ļoti ātri pagāja. Un piekdienā bija tikai mazs moments jums ar video, kuras jums rādīju Lamanas dziju. Tas ir tādēļ, ka piekdien es biju ar saviem bērniem izbraukusi pie savas bērnības draudzenes, kas dzīvo, nu, šeit, teiksim, tepat blakām, jā, ar vilcienu braucot ir nepilns 2 stundas, un mēs pavadījām visu dienu ar viņu, un, protams, es neko nefilmēju, jo tas galīgi nav saistīts nekādīgi radīšanu, un tāpēc, jā, tāpēc piekdien nebija nekāda video, un es visus sveicu ar 1. adventi, un adventes adīšanas maratonā jau ir pirmais uzdevums. Es ceru, ka jums viņš patīk un jūs jau viņu cītīgi pildat. Un pavisam drīz būs arī video, kur es pastāstīšu smalkāk par advents adīšanas maratonā. Man gribējās viņu ātrāk nofilmēt, bet, kā es jau minēju, dēļ manas saslimšanas man nesanāca to izdarīt. Kā jūs redzat, man mugurā ir mans viens gatavais darbiņš. Iepriekšējā vlogā man viņa jaka bija tikai puspabeigta. Es neatceros, kurā momentā tieši es viņu, kurā momentā man cik tālu viņa man bija pabeigta, kad es jums rādīju, bet jā, es viņu pabeidzu. Man ir viņa visa jau pabeigta kādu 1,5 nedēļu atpakaļ, un man jau ir arī kopadīšana, kurā meitenes jau cītīgi ada savas jakas. Šo jaku es nosaucu Jaka Mila. Man ir bieži tā, ja kad es ādu un man kaut kāds vārds ienāk galvā, un ja man viņš patīk, tad es viņu tā kā, gribu atstāt konkrētam modelim. Jaka Mila man ir adīta no Knitting for Olive Silk Mohair. Un, protams, ka man nav nekur papīrītis, lai parādītu, kā izskatās šiltīte. Bet šī ir pēdējā laikā ļoti populāra dzija. Ne tikai konkrēti mohēras, bet vispār dzijas brands kā tāds ir ļoti populārs. Viņu izmanto ļoti daudz adītājas. Knitting for Olive ir, kā es sapratu, māte un meite, kas bija veidot aprakstus, un tad laikam viņas vēlējās arī ražot savu dziju, un viņas sāka ražot savu dziju. Un, jā, un viņas to dara. Viņām ir vairākas pozīcijas, no kurām es esmu izmēģinājusi 2, bet man plānos ir izmēģināt vēl. Šī Silk Mohair ir 30% zīds un 70% mohēra. Šiltītē nav rakstīts, ka tas ir mulberry zīds. Ja es pareizi atceros, tad man komentāros bija minējuši, ka tas ir plūškoku zīds. Viņš ir nedaudz tādas augstākas klases, un šeit ir 25 grami uz 225 metriem.
Un man bija kopā 6 kamoli, un man gandrīz 6 kamoli izgāja. Man, es nezinu, kaut kādi 5-6 grami palika. Un jā, šeit mums ir uzpliču reglāns, jeb saddle shoulder, viņu vēl sauc. Un ir uzadīts veikts pieaudzēšanas tā kā reglānā, un tad katra daļa tiek adīta atsevišķi. Protams, arī pie padušu izgriezuma tiek veikts pieaudzēšanas, un tad tas adījums tiek savienots kopā un adīts turp un atpakaļ rindas. Tad mēs adam piedurknes, un tad tiek pieadīts klāt aikords un arī aikords triķīši. Man te pa ceļam viss kaut kāda notikuma notiek, un tad man ir grūti nofilmēt, un tad kaut kur tālāk cits problēmas risināt aiz kadra, teiksim tā. Jā, man ļoti patīk adija ar numuru 5 adatā. Man šī dzija simpatizē. Ja no sākuma staustas viņa likās dīvaini, vēl joprojām viņa varbūt nav tāda tieši, ka tu pieskaries, tāda maiguma, kā man ir šī otrā dzija, pa kuru es drīz parunāšu. Bet viņa pie ķermeņa, ja viņa ļoti labi uzvedās, viņa man, pieņemsim, nekož. Viņa ir patīkama, un es plānoju šo dziju vēl iegādāties un izmēģināt. Es ļoti vēlos izmēģināt viņu vasarīgo dziju, kas viņiem ir no zīda, tad silk viņiem, jā, viņš ir, es neatceros to īsto nosaukumu, bet man ļoti gribētos viņu izmēģināt arī to vasarīgo dziju. Un jā, kopadīšana jau notiek, meitenes jau vada. Kopadīšanā var pieteikties vēl joprojām līdz 25. decembrim ir pieejama kopadīšana, kad jūs varat pieteikties un saņemt materiālu, kā uzadīt šo jaku. Un mums vēl WhatsAppā ir arī savu čata grupiņu, kur mēs varam parādīt no kādām dzijām adam, cik tālu uzdot jautājumus, teiksim, viens otru atbalstīt. Un pēc 25. decembra kopadīšanas nebūs piekļuves vairāk tieši, teiksim, jauniem dalībniekiem. Pati kā kopadīšana notiek līdz 5. februārim, un pēc 5. februāra jūs saņemat PDF formātā savu aprakstu, jaku, savu materiālu. Un, ja jūs negribat piedalīties kopadīšanā, bet vēlaties uzadīt šādu jaku, tad apraksts, kā pats apraksts, būs pieejams tikai janvāra beigās, kad jūs varat vienkārši iegādāties aprakstu, nepiedalīties kopadīšanā. Kaut kā tā, un tālāk mani gatavie darbiņi. Man vēl bija pa ceļam daži gatavi darbiņi, bet man viņi vairāk nav pieejami, un es īsti nezinu, vai man ir bildes visām. Tā kā mēs piekdien bijām plānojuši braukt pie manas bērnību draudzenes. Viņai ir 2 bērniņi, viņai ir zīdēnītis, kas piedzima nesen, viņam 3 mēnesīši, un meitiņa, kurai 3 gadi. Un es zīdēnītim puikam uzadīju čībiņas, vēl vienas jaunas man bija dzija. Jūs redzēsiet bildi. Tas nav melns, tas ir tumši grafīts. Un man šī dzija bija krājumos no Sannes Garn alpaka, kur ir 100% alpaka, ļoti patīkama maiga dzija. Un es uzadīju šīs čībiņas viņam, kas viņam ļoti labi der, un man izlietojas kaut kādi 30 grami tikai, man joprojām ir. Man kopā bija 2 kamoli, man tagad joprojām sanāk tas pats pusotrs kamols vēl ir. Un meitiņai, es gribēju adīt mazo lācīti, bet viņa bija minējusi, kad viņai tā kā prasītos šallīte, bet tieši iekšpusītē, teiksim, jaciņā. Un tad es viņai piedāvāju, ka es varu uzadīt. Adīju es šallīti. Viņai arī ir pamācība, saucās šalla bezgalība, un viens vakars tas bija dažas stundas, pat man liekas kaut kādu podcastu es skatījos un uzadīju. Adīju arī no saviem krājumiem, man bija Katijas dzija, kas ir tā kā, viņa skaitās, man nav blakā, viņa skaitās kā zeķu dzija, jo tur ir merino un poliamīds, bet viņa ir ļoti maiga. Viņa ir maiga, viņa pat, es nezinu, vai viņa, teiksim, viņa nav tāda kā zeķu dzija, jā, viņa nav raupja, viņa ir ļoti maiga. Un es viņai piedāvāju uzadīt no tās dzijas, jo man īsti nav tādi citi krājumi, kas man pietiktu šallītei, un viņa piekrita, viņa bija tāda, jā, man nebūs bildes, bet man ir zeķes uzadītas no šīs dzijas. Tātad gadu atpakaļ es adīju lūk no šādas krāsas, no tās Katijas, ja, zeķes. Un tieši tādā pašā krāsā arī ir tā pati šallīte. Un šallīte man nācās tādu mazāku adīt, improvizēt, jo bērns tomēr maziņš, 3 gadi, kakliņš maziņš, tur jau nav jēga tādu lielu adīt, jo gribās, lai viņi tā, lai viņi nav baigi biezā, bet lai viņi tā smuki pieguļ. Un
mēģināju tā kā skatīties uz savu jaunāko meitu, viņai 7 gadi, kā sēž uz viņas, un ļoti labs izmērs man sanāca. Pēc mazgāšanās, kā jau Merino, viņš vēl pastiepās, es viņu nedaudz vēl pastiepu, un mazai ļoti labi sēdēja šallīte. Mēs tajā dienā gājām staigāt, un mēs jau viņai uzvilkām, un viņai ļoti parocīga šallīte bija, teiksim, uzvilki tā pufaiciņa, un nekur nekas nespīd un nepūš cauri. Un pašai draudzenei es uzdāvināju šallīti Pērle. Man liekas, iepriekšējā vlogā es tikai biju iesākus to šallīti adīt, tad jūs redzat tagad bildes. Es viņu jau pabeidzu sen, viņam arī ir maksas apraksts, ja jums interesē tādu šallīti, jūs varat droši uzadīt. Un šai šallītei ir nepieciešams tikai 1 drops Air kamols. Lūk, drops Air kamols, ja jums ir 1 kamols vai pat, es nezinu, 45 grami, 46, tad jūs droši varat adīt. Un jums izies gandrīz viss kamols. Protams, jūs varat adīt arī no citām dzijām, bet tad jums vajag skatīties, lai tā dzija ir tāda parocīga, lai viņa padodās stiepšanās, tāpēc, kad tu šo šallīti tad no šī viena kamola, tev viņa sanāk apmēram 112 cm garumā, bet pēc mazgāšanas, kā jau drops Air, viņa stiepjās, tu vari izstiept līdz pat 140 cm, kas man arī bija. Un to šallīti es uzdāvināju draudzenei, jo tāds bija mērķis viņai viņu uzdāvināt. Un es gribēju adīt vēl vienu šallīti no šī kamola savai otrai draudzenei, bet mana mamma tomēr beigās pateica, ka viņai prasās garākas rokas jakai Pērle, ja jūs atceraties jaku. Un, jā, tāpēc es sapratu, ka es šo kamolu nevaru aiztikt. Es izārdīju ārā tik, cik daudz es biju uzadījusi, un ņemšu līdzās uz Latviju un ārdīšu ārā rokas un nedaudz tad sašaurināšu, tā kā mamma grib šaurāks, un adīšu garāku to piedurknes garāks viņai. Un, jā, tā kā tas ir tāds foršs, ja jums, teiksim, krājumos drops Air, pat varbūt vairākas krāsas, varat to šallīti taisīt krāsainu. Tas ir viens no maniem arī pabeigtiem darbiņiem. Tad es biju minējusi, ka man vajag uzadīt daudz zeķes, ko es arī darīju, un man ir uzadīti 4 pāri, un man vajag uzadīt vēl vienu, ko es plānoju pa šo nedēļu uzadīt. Un pirmais pāris bija šis. Šis ir vienam no brāļiem, laikam, kad jaunākajam. Es nevaru brīžiem saprast, ja mani mati, suņu mati vai kamolu mati. Un, lūk, šis ir apmēram 44-45. Mamma no sākuma bija teikuši 45-45, un beigās viņa pasaka 44. Nu, es domāju, ka brāļiem derēs. Un šeit ir valnītis 3x1, tātad 3 labiski, 1 krēliski, franču papēdis, jeb pakaviņu papēdis, un, jā, un parasts vienkārši purngals, kur jūs beigās sašojat valdziņu tehnikā. Un kā man bija kopā nopirti 6 drops Fiesta dzijas, tas ir jaunums dropsam, jā, viņi nesen izlika jaunu līniju, kur viņiem ir jauna zeķu tā kā līnija, drops Fiesta, kas ir 50 grami uz 110 metriem, man liekas, vai uz 105. Un tur ir 75 vilna un 25 poliemīts, bet man jau gribās vairāk teikt, ka tā ir Merino, nevis vilna, jo viņai ir ļoti patīkama maiga, un viņas pat var mierīgi adīt džemperes jakus, jo viņai ir laba cena. Un tad es sapratu, ka man nepietiks ar 2 tikai kamoliem katram brālim, tāpēc man bija jāņem tas viens, tad man, jā, tā cita krāsa, kas man bija tagad paredzēta tētim, lai man būtu valnītim un papēdim. Un tad, lūk, šī tāda zaļganīgā krāsā pārītis, un tad tas kamols turpinājās, un tas zilais, un uzadījās otram brālim, tādā zilā krāsā, jūs redzat, arī cita krāsa ir valnītim un papēdim. Un tad vēl viens pārītis uzadījās, tikai es nezinu, tas būs tētim vai onkulim. Šo zilo gan papēdim, gan valnītim es ņēmu no šīs dzijas, jo es gribēju, ziniet, pēc iespējas, tā kā kārtīgi izadīt, lai man nekas tur tāds liekas, nepaliek no šīm dzijām. Un šī brūnā dzija ir no maniem veciem krājumiem, man gadus 3 atpakaļ. Linda no letsknit.nl dāvināja zeķu dzijas, tātad zeķu dzija Lamī Jārns, kas ir
parastā standarta zeķu dzija 100 grami uz 400 metriem. Un es viņu satinu 2 vienādās kūkās un saliku 2 diegos kopā, un jūs varat redzēt. Un, jā, šī dzija ir ļoti raupja, ja viņa ir tāda reāla vilnu zeķu dzija. Ar viņu īsti nebija patīkami adīt, viņai vēl te tādi visādi netirumi, tā kā salmi, da ne salmi. Un pēc mazgāšanas viņa, es neteikšu, ka baigi mīkstāki palikusi, bet es šo dziju esmu izadījis, man palika maz krikumiņš, bet, laikam, kad es no viņa nekur es viņu nelikšu to krikumu. Un, jā, es esmu priecīga, ka es to dziju esmu beidzot izadījusi un kad man vairāk viņas nav. Bet ir sanākušas diezgan simpātiskas zeķes. Es vēl nezinu, vai tās zeķes būs tētim vai manam unkulim. Man ir laiks vēl padomāt. Un tad vēl viens pāris, kuras burtiski vakar pabeidzu, ir zeķes manai tantei. Tātad pīņu zeķes, jeb zeķes Veronika, kas ir ar pīnēm. Un zeķu bloķētājs es izgatavoju pati no biezā kartona, aptinot ar pārtikas plēvi, jo man nebija 36, 37 bloķētājs, bet tā kā tās ir pīnes, tad viņus atdot, viņa bija ļoti tāda ciešas, tāda sakuružojusies, vai kā to vārdu pateikt. Un es sapratu, ka vajag jau smuki, tomēr tā ir dāvana un vajag smuki dāvināt. Tāpēc es izmazgāju un uztaisīju bloķētājus, un tad lūk jau pa vakaru viņi ir izžuvuši un izskatās ļoti skaisti. Un šī mums ir Grundul Hot Socks Pearl ar kašmiru, kur ir 5% kašmirs. Tātad šeit ir 75 vilni, 20 poliamīds un 5 kašmirs. Arī standarta 100 grami uz meloju 50 gramus 200 metriem, ja man bija 2 kamoli. Un adīju es ar numuru 225, bet, ziniet, man liekas, ka tur varbūt nevis ir kašmirs, bet tā viss vienkārši merino ir, jo viņa tāda gumijota ir ļoti. Un man pat vienu mirkli likās, kad man vajag uzadīt paraudziņu, jo nācās atvērt logu, jo man ļoti karsts palika šai jakā, jo mums mājas ir diezgan silts un vēl saulīt šodien spīd. Tad, jā, likās, kad viņa ir tāda smalkāka dzija, bet beigās, es sapratu, ka uz 36, 37 būs ļoti labi, lūk, šādi izskatās, man pašai patīk. Vienīgi, ziniet, mīnus bija tāds, kad viņa ir diezgan izteikti tumša dzija, un atdot pārsvarā man pēdējo nedēļu, kad es adīju šīs zeķes, sanāca tikai vakara pusē vairāk adīt, un bija ļoti grūti redzēt. Man vajadzēja vairākas gaismas ieslēgt, lai varētu redzēt. Teiksim, ziniet, bija diezgan apgrūtinoši acīm, jā, jo pārāk tumša laikam priekš ziemas. Tomēr labāk ziemā ir vai nu tad pa dienu adīt šo tumšas krāsas, vai nu labāk izvēlēties gaišākas krāsas, lai vienkārši nemocītu savas acis. Bet, kā jūs redzat, mans plāns gandrīz ir izpildīts, man ir uzadīti 4 pāri, un man vajag uzadīt vēl 5. pāri, kas būs vai nu unkulim, vai nu tētim, es vēl nezinu. Un tā dzija ir no maniem krājumiem. Šī dzija ir no maniem zeķu krājumiem. Es pagājušo gadu adīju zeķes, un man palika pāri. Šeit ir apmēram 50 grami, bet man, protams, ka vajag vairāk. Un tad es domāju tā, vai nu es ņemšu šo zaļo krāsu, kas man ir palikusi pāri no šīm zeķēm, priekš valnīša un papēža. Vai es ņemšu, kas man palika pāri no tantes dzijas, kas jūs redzat diezgan daudz ir palicis pāri, un likšu šādi kopā. Es vēl izdomāšu, varbūt es likšu šo, jo man gribās arī šo dziju ātrāk izadīt, un tā kā es viņu salikšu, protams, divos pavedienos kopā, tad būs attiecīgs biezums, un varbūt, lai tāda tā kā odziņa varētu likt valnīti un papēdi šo tumši violeto krāsu, es vēl izdomāšu. Man ir jāizdomā, jo šis, man liekas, baigi nebūs tāda odziņa, jo jūs redzat, šeit sanāk papēdīts un valnīts ir vienkrāsains. Šeit atkal ir vienkrāsaina zeķe, bet papēdis un valnīts ir krāsains. Ja es salikšu šos kopā, tad nebūs tāda tā kā odziņa, ziniet. Ja es salikšu šādi, tad man liekas, ka izskatīsies labāk. Es domāju, tagad ar jums parunājot, man liekas, ka šī būs laba kombinācija.
Un tad es gribētu zeķes pēc iespējas ātrāk iesākt. 3,5 adatām adās diezgan ātri, un čevišķi brāļiem bija bišķi ilgāk, jo bija bišķi lielāks izmērs. Tur bija jāda 44, 45, bet tētim un unkulim ir 43, 42, līdz ar to bišķi kā ātrāk uzadīsies. Un pa lielam vienkārši tādu labu filmu vajag ieslēgt, un vakarā arī vienā uzadīsies. Nu, personīgi es pēc savas pieredzes saku. Un tas ir tāds, ko es gribu pēc iespējas ātrāk uzadīt, lai man ir tāds tā kā punktiņš, kad es esmu uzadījusi zeķes. Un jā, es domāju, ka nākošu gadu es zeķes nevienam uz Ziemassvētkiem neādīšu, varbūt tikai palutināšu sevi un vīru, un varbūt, ja bērni būs ieinteresēti. Bet tā, kā Ziemassvētku dāvanas, viena lieta, ka tu ādi vienkārši, un otra lieta, ka tu saproti, ka tev ir limits laika, tad tas ir savādāk. Ir sevišķi, kad tādas zeķes adīja, jo viņas bija tumšas, smalkākas adatas, un viņas tik ātri neiet kā, pieņemsim, 3,5 adatām. Pa ceļam tam visam es uzadīju vēl paraudziņu Omes vestei, kuru es plānoju arī uzadīt, lai uzdāvinātu Omei uz Ziemassvētkiem. Tā veste pirmkārt adīsies ļoti ātri, jo tur tiek izmantots numur 10 adatas un bieza dzija. Un lūk, ir mans paraudziņš. Adīju no sava vietējā veikala Zīmana dzija, kas ir 100 grami uz 170 metriem. Tur ir 80 akrils un 20 vilna, man liekas. Un Omei vestē būs tieši laikā. Un numur 10 adatām tāda parasta vienkārši veste, kas šeit Nīderlandē tas modelis ir ļoti tāds populārs. Daudzos veikalos viņus tirgo un arī daudzas pašas āda. Un es gribu uzadīt šo vesti un nofilmēt arī YouTube pamācību, lai arī jūs varat šo vesti uzadīt. Es neatceros, kā saucās šī veste, jo viņai ir kaut kāds savs vārds šeit. Es viņas laikam saucu pa Bernadetu, bet viņai ir kaut kāds savādāks vārds, bet uz B burtiņu. To es atceros. Tad tas ir tāds mans plāns, ko es gribētu realizēt arī pēc iespējas ātrāk. Es uzadīšu zeķes un vesti. Es gribu tomēr sev arī kaut ko uzadīt. Un es jau biju plānojis sev uz Ziemassvētkiem uzadīt, lai varu uz Ziemassvētku vakaru vilkt džemperi, jauno maigo pieskārienu sev jaunu uzadīt, jo mans tas spilgt rozais maigais pieskāriens aizgāja pie mammas, jo viņš man beigās kaut kā ļoti izstiepās un man viņš bija pārāk liels. Man īsti negribējās vairāk tik lieli izteikt. Man mamma viņu ļoti aktīvi nesā, un man arī jau kādu laiku atpakaļ bija uzadīts paraudziņš divos diegos no mohēras, ko es pirku Breidāhenā dziju, no Bishies Bushies, Le Petit Silk Mohair, kur arī ir 30% plūškoku zīts, jeb Mulberry Silk, 70% Kid Mohēra, 25 gramus 210 metriem, lūk šādā tā kā persika, ne persikrās, tāda ļoti maiga, patīkama. Un man ļoti gribās jau uzmest valdziņus un sākt jau adīt. Viņa ir, teiksim, ja salīdzina, pēc tausta šī daudzreiz maigāka nekā šī, kaut gan uzvelkot, viņa ir maiga. Un kāpēc es viņu vēl neesmu iesākusi adīt? Es biju caur Lindu pasūtījusi sev jaunas adatas, kuras es vienkārši gribēju ļoti izmēģināt, un tās ir šīs Like koka adatas, saucās Blush, un 5 mm adatas uz 80 cm lociņa. Un no kāda koka viņas ir, es nezinu. Te ir kaut kas Birchwood. Es godā vārds, es pilnībā nezinu, nesādos, kas tas priekšā ir, bet, nu, jā, ziniet, ja jums ļoti interesē, jūs varat atrast informāciju. Bet šeit ir teikts, ka viņiem ir 5 gadu garantija uz viņu adatām, ja kaut kāds defekts ir, pieņemsim, tur kaut kas nokrīt viņām, saplīst pašas kaut kā, tad tev tas ir jāuzraksta. Viņiem mājaslapā tev ir jāuziet, jāuzspiež atgriešana, jāparāda tas tur, defekts, laikam tavs order numers, un tad viņi tev atsūta jaunas vietā. Un lūk, šādas viņas izskatās. Cik es zinu pēc Lindas, kad ja jūs ņemat tikai adatas bez loka, tad tas loks no Knit Pro dar. Jūs varat Knit Pro aukliņas likt klāt pie šīm adatām, bet es tieši gribēju paņemt visas tā kā vienā, lai saprastu, kāds ir viņiem loks, aukliņa, ja tā var teikt, nevis tā var teikt, bet un aukliņa.
Bet aukliņa ir briesmīga. Teikšu, ka man šausmīgi nepatīk, kad aukliņas netur formu, ka viņas vienkārši, ka viņas šitā tēna ir. Ja tu attaisi vaļā un viņa jau tev tā ir. Man ļoti, ļoti nepatīk, jo es pat ikdienā lietoju čiagu, un čiagu, protams, ir sarkanā aukliņa, manuprāt, vislabākā. Bet, nu labi, tas nemaina faktu, varbūt adīsies būs viņām patīkami. Un es ļoti gribu iesākt adīt, lai varētu izmēģināt un varbūt nākošajā vlogā iekomentēt savas sajūtas par šīm adatām. Lūk, šādas viņas ir. Nu jā, aukliņa patiešām man nepatīk jau tagad, bet, nu, labi, ir jāuzada kaut kas, teiksim, ja varbūt ada kaut kādā vienā gabalā, kas nav kaut kāds Magic Loops, tad ir ok, bet Magic Loopā, nu, man nepatiktu. Un, jā, tas es ar viņām arī gribu ļoti sākt adīt. Tas ir tāds mans pirkums pie Lindas. Second hand veikalā, ko arī jūs redzējāt, un tur bija adatas. Viņas lūk stāvēja šādi un maksāja 99 centi. Es paņēmu, bet te ir rakstīts tā kā Lana Grossa 5 mm un 60 cm garas. Bet tad, kad es atbraucu mājās un es izņēmu ārā, es sapratu, ka tās nav Lana Grossa, jo zelta aukliņa mums ir tikai vienas adatas, un tās ir Adi. Lana Grossai, cik es esmu redzējusi, ir pārsvarā melnā aukliņa. Un tad es izņēmu ārā un es sāku skatīties. Un es sapratu, jā, tās ir Adi 6 mm un 40 cm. Pilnībā aplamā visa šī padarīšana ar to iepakojumu. Jā, tas ir, viņi vienkārši ielika, lai viņš ir iepakojumā. Bet es galīgi par to nepārdzīvoju, jo ziniet ko? Man numurs 6 un 40 cm adatas nemaz nav, bet man ir bijušas reizes, ka man vajag 6 mm adatas un kaut ko viņām adīt. Un tā kā es plānoju pēc jaunā gada, visticamāk pēc jaunā gada, adīt savu biezo džemperu, kur apkakle ir jāada ar numuru 6 adatām, man būs adatas pa 1 eiro un 6 mm 40 cm, tieši tā kā man vajag. Labs ļoti ķēriens, labs pirkums, kas man arī apmierina. Un tad vēl viens pirkums pie Lindas ir, lūk, jauns kūku tinējs. Man arī ir no šīs firmas, no Schepjas firmas, tas lietus sardziņš, tieši tāds pats rozā krāsā. Un tad Linda man piedāvāja, lūk, šādu kūku tinēju jaunu, ko es arī paņēmu. Un tad sanāk, tev ir tas lielais liecēks, te tā tu liec to pavedienu, un tad tini kūciņā, un man ļoti patīk, arī jūs varat apskatīt letsknītu.nl veikalā. Un tad mans pats pēdējais ieguvums, un ar to arī mēs beigsim šo vlogu, jo savādāk būs ļoti garš vlogs, ir dāvana no Lamanas, lūk, no Lamana Yarn. Ja jūs man sen skatāties, jūs zināt, ka man ir savu veidu sadarbībā ar Lamanas Yarn, un šī sadarbība jau, manuprāt, iet 3. gadu, kas ir ļoti patīkami, ka viņi joprojām manīm sadarbojas. Un es viņiem palūdzu dziju, mohēru, jo es sev gribu uzadīt vēl vienu džemperu, tas ir džempers Romantika, kura man arī ir maksas apraksts mājaslapā, un es palūdzu viņiem 6 kamos Lamana Premija, priekš mana džempera. Man ļoti patīk īstenā krāsa, jo no sākuma likās, ka būs pārāk tumša, bet tad es sapratu, nē, kad man patīk. Jo sanāca tā, es adīju nedaudz gaišākā krāsā pasūtījumu, džemperu Romantiku, kas man ļoti patika. Sev es pasūtīju gaiši rozā dziju, no kuras es uzadīju džemperi, arī Romantiku, bet es viņu katru reizi, kad velku, man ir kaut kas tāds, nu, kaut kas ne līdz galam. Man laikam īsti tomēr negribās tādu rozā krāsu. Un es zināju, ka es sev gribu uzadīt jaunu, un es sapratu, ka es gribu to krāsu līdzīgi, kā man bija pasūtījumā, tādu tumšāku. Un tad, lūk, izvēloties starp krāsām, bija citreiz ir grūti izvēlēties, jo viņas it kā izskatās vienādas, bet to atšķirību laikam var redzēt tikai dzīvē. Un tad es pasūtīju numuru 63. Viņa ir blackberry vai cranberry, nu, kaut kāda oga viņa tur ir, un ļoti skaists, man patīk.
Un, ziniet, tāda tumšāka, un viņai tāda krāsa, ko pie visa var pievilkt, un pārmaiņas pēc arī būs pretstats, jūs redzat, maigais pieskāriens būs tādā gaišā krāsā, romantika būs tādā tumšākā krāsā, teiksim tādas, kad ir atšķirība, ja? Un plus vēl mīle ir tādā arī savādākā krāsā, arī interesantā. Un kopā man ir 6 kamoli, un šeit mums ir zīds ar mohēru. Kaut ko šeit bija sastāvs, es jau aizmirsu. Kur bija jāskatās tepat. 60% mohēra, 40% zīds un 25 grami uz 300 metriem. Tad viņa ir krietni metros vairāk nekā šī dzija vai tā pati Kids Silk. Līdz ar to viņai ir nedaudz plānāka. Un viņai, pagaidām no visām mohērām ir visvairāk zīds. Viņai ir 40% zīds nekā, pieņemsim, šeit ir 30, un Kids Silkam ir 25. Un jā, man ir 6 kamoli. Esmu bezgala priecīga. Man ļoti patīk. Šī dzija arī ir viena no tādām manām favorītdzijām. Jā, viņa ir dārga, atzīšu. Viņa nav lēta. Bet, kā es jau biju iepriekšējā vlogā minējusi, es esmu sākus palikt tāds neliels gurmāns. Es pēc iespējas vairāk un ātrāk gribu izdarīt visus savus atlikumus, kas ir maniem krājumiem, un sākt mēģināt savādākas dzijas, varbūt nedaudz ekskluzīvākas, dārgākas, bet tāpēc, ka es to gribu adīt sev, un es gribu, lai man ir patīkami to adījumu nesāt, un lai viņš man kalpo gadiem. Jā, tā viņš ir. Un liels paldies, ka jūs bijāt kopā ar manīm. Es ļoti ceru, ka jums šis video patika. Lūdzu, abonēt manu kanālu, ja jūs vēl to neesat izdarījuši. Tas daudz ko man nozīmē. Un, protams, arī atstājiet komentārus, jo tas dod tādu reitingu vairāk YouTube'am, ka viņš redz, ka šis kanāls ir aktīvs un ka te viss notiekās. Un te līdz nākošu reizi. Atā!